Mums ir iespēja iepazīstināt jūs ar jaunāko Lexus 450K modeli. Automobīls, kurš ir pazīstams kopš 1998. gada. Šogad ir piedzīvojis sava otrā hibrīda auto versija. Pirmā tika izlaista 2005. gadā. Nulle iznākusi ir jau otrā. Atšķirība ir acīm redzot pamanām jau emblēmā, kur L-burts ir uz zila fona. Tātad īpašos LED gaismas diožu izgaismotos sliekšņos, kā arī šajā visu izsekošajā uzrakstā. Tātad 2GR FXE motors, ja tā sauc, kur jau jūs redzat, ka atkal šo uzraksta Lexus Hybrid Drive tehnoloģija. Tas ir 3,5 litru V6 Atkinson cikla motors. Benzīna motors ir līdzīgs kā 350. benzīna versijai, taču šim konkrētam automobīlim ir divi elektromotori un kompakta akumulātoru bateriju bloks kompakts. Automobīļu vidusdaļā zem grīdas, kuri dod sumāro jaudu un spējas, tātad automobīlim līdz pat 50 km ātrumam stundā, aptuveni no 2 līdz 5 km, ieslēdzot to EV režīmu, nobraukt tikai ar elektromotoru. Praktiski ikdienas eksploatācijā galveno ekonomiju jūs sasniedzat stāvot pilsētas korķos, satiksmes korķos, kur automobīlis pātrinoties un bremzējot pie krustojumiem, kur brīžos, kad veidojās šie sastrēgumi, tās ir mūžīgās transporta līdzekļu rindas, automobīlis praktiski strādā uz elektromotoru piedziņu, bet brīžos, kad akumulātora baterijas izlāde kļūst kritiski, viņš pieslēdz atkal benzīna motoru un notiek tā uzlāde. Ļoti labi visu var redzēt ekrānā, kas atrodas monitorā tieši braucēju acu priekšā. To mēs redzēsim vēlāk. Interjerā jūs redzat, galvenais panelis salīdzinoši ar iepriekšējo paudzi ir mainījies radikāli. Tagad tas ir iegūst tādu interesantu ģeometrisku formu. Šeit atrodas Mark & Levinson Premium Surround akustiskā sistēma, jau pieminētais monitors. Man acu priekšā ir head-up displays, kas nozīmē, ka jūs varat redzēt gan spidometra rādījumu, gan ceļa virzienu acu priekšā vējstiklā. Es nezinu, mēs to varam nofiksēt ar kameru, bet atrodoties tieši acu priekšā, es redzu šo ātrumu, kustības ātrumu. Patreiz mēs stāvam uz iecet un 0. Jā, mēs spējam nofilmēt. Visa vadība notiek, redzat, ar datoru pelē līdzīgu joystiku, ērta ar vienu taustiņu spiedpogas nospiešanu menu mēs varam izējam galvenajā izvēlnē tātad. Un patiesībā visas funkcijas mēs spējam vadīt ar šo, ar kursoru. Kursoru izvēlēties gan braucienu maršrutus, gan teiksim, kur ir automobīļa klimata sistēma. Es nospiežu enteres, ieeju, mainu gan režīmus, gan ventilātora darbības intensitāti, gan temperatūras. Tātad režīms atgriešanās arī ir elementāra un tiešām vienkārši, bet prasa ieradumu. Darbībā patreiz, lai cik dīvai nebūtu, bet automobīls mums strādā. Jā, viņš strādā, kaut arī motoru rūkoņu mēs nedzirdam, jo patreiz ir tātad ir elektrorežīms. Mēs lai pārbaudītu vēlreiz, tagad es izslēdzu un viss nodziest. Iespiežam vēlreiz,
krēsls ieņem manas regulēto pozīciju. Šeit, starp citu, ir trīs sēdētājiem iespēja atmiņas funkcija ir. Viss, kas attiecās uz automobīļa parametriem, mēs varam redzēt ar vienkāršu multistūras taustiņu palīdzību. Šī kreisā puse atbild par izklaides sistēmas, par akustiskās sistēmas skaļumu un visiem režīmiem. Labā pusē savukārt ir telefona Bluetooth. Ja. Un šeit ir inteliģentā kruīza kontrole, kas mēs varam uzstādīt attālumu līdz priekšā braucošiem automobīļiem. Veseli 3 režīmi ir attāluma režīmi, un bet ar šo enter taustiņu mēs elementāri varam apskatīties, ka mēs esam savu vidējo ātrumu, cik mēs varam nobraukt ar degvielas atlikumu, kāda ir šie patēriņa parametri. Sajūtās, vadīšanas sajūtās viņš ir, es neteiktu, ka vadītājiem ļoti draudzīgs auto, viņš nav tā saucamais driver car nekādā gadījumā. Arī šeit elektriskais stūrs pastiprinātājs un piekaras perfektā darbība, viņi atstāja iespēju tādu sintētisku saikni starp vadītāju un automobīli. Nav šīs sportiskuma sajūtas. Bet, protams, auto ir izcili kluss, drošs kustībā. Jūs nedzirdēsiet absolūti neko. Protams, pirmkārt tas ir Lexus. Otrkārt, Lexus tas nozīmē prestižu. Lexus tas nozīmē arī izmaksas. Ja? Šī auto cena, mēs sēžam prezidenta aprīkojuma versijā. Cena ir 79 300 eiro, plus vēl 1100 eiro maksā šī toņmaiņas krāsa, metāliskā, ja, kas ir toņmaiņas krāsa, viņa ir īpašais tons, kas arī maksā 1100 eiro. Šajā monitorā jūs redzat patreiz visu automobīļa principiālo darbības schēmu. Šeit ir 2 elektriskie motori. Viens ir līdzās benzīna motoram un atrodas priekšā, otrs mazāk jaudīgs atrodas pie aizmugurējās asas. Un šeit ir tas bateriju bloks, par ko mēs runājam. Redzat, mēs tagad redzam, kad ir jau zems akumulātoru baterijas uzlādes līmenis, un tādēļ viņš ir ieslēdzis lādēšanas režīmu. Dzeltenās bultiņas, kā es minēju, nozīmē, kad automobīls darbojās ar elektropiedziņu, un brīdī, kad pieslēgsies, mēs to dosim vairāk gāzi, pieslēgsies klāt. Redzat, oranžās, tas nozīmē, ka pieslēdzās klāt benzīna motors, un brīdī, kad mēs bremzējam, visa enerģija aiziet akumulātoru baterijas uzlādēšanai, zaļā enerģija. Atkārtojam vēlreiz, redzat, iedegās zaļās bultiņas, notiek akumulātoru bateriju bloku lādēšana. Interesanti var braukt un sekot līdzi visiem procesiem automobīliem. Lexus ir šī brīža līderis hibrīdu tehnoloģiju attīstībā, un fakts kā tāds, kad Lexus hibrīda automobīļi pēc statistikas lūst 4 reizes mazāk nekā tādi paši benzīna modeļi. Vispār, protams, Lexus un Toyota ir ārkārtīgi drošas mašīnas, bet šie automobīļi ir ļoti, par viņu kvalitāti liecina kaut tas fakts, ka tiešām šī reklamācijas ir daudz retāk nekā identiskiem modeļiem ar benzīna piedziņu, tikai benzīna motoru.